tava valsts, tava ģimene, tu, drosme, uzticība, mērķtiecība, stabilitāte, karjera, atbalsts. Mēs esam profesionāļi, mēs esam karavīri. Esi viens no mums. Izvēlies militāro karjeru. Šī ir zem jaunsardzes jungu apmācība. Tātad tie ir jaunsargi, kas apmācās tieši jūrniecības profilā. Šī ir tā reize arī, kad viņiem ir iespēja sadarbībā ar valsts robežsardzi izbaudīt savas teorētiskās zināšanas un pielietot viņas jūrā. Bet pats galvenais mērķis ir tas, kad viņi tomēr būs vairāk informēti un arī pieredzējuši sadarbojoties kopā un arī pārunos ar jūrniekiem, tātad par kuģa drošību. Pirmkārt, šī apmācība ir orientēta vairāk uz tiem jauniešiem, kuri plāno savu turpmāko dzīvi saistīt ar bruņotajiem spēkiem vai ar robežsardzi, bet pārējiem tas varētu būt arī laba redzesloka paplašināšana, jā, teiksim, tādas zinības jau citur nevarēs iegūt tādā vecumā. Tas ir ļoti liederīgi priekš visiem. Mēs izrādījām kuģi, jā, teiksim, pastāstījām nedaudz par kuģi, par mūsu galvenajiem uzdevumiem, parādījām viņiem savu glābšanas aprīkojumu, arī parādījām, kā strādā, teiksim, ugunsdzēsēju komanda. Viņiem tika dota iespēja, teiksim, pašiem izmēģināt arī aparatūru mums uz kuģa pieejamo, piemēram, elpošanas aparātus, jā, teiksim. Tāpat tika dota iespēja visiem ielikt ūdenī. Šo vingrinājumu ir jāatstrādā diezgan regulāri. Un man liekas, ka viņi diezgan labi tika galā ar visiem viņiem uzticētajiem uzdevumiem. Mums veselu gadu bija teorijas jungu nodarbība, jungu nodarbības teorijas. Jā, un veselu gadu mēs gatavojamies, un tagad mēs esam šeit, strādājam, praktiski visu daram. Man tas šķiet interesanti, te neatdala zēni vai meitenes. Tu spēj izpētīt un saprast to, ko tu agrāk nezināji, un daudz iespējas izpausties. Man ir tas, ka man interesē jūra, un pirms tagad jau iznāk 2 gadiem mums, kas tagad ir instruktors seržants Valdmans, sāk šo visu programmu, un sākumā es domāju, kas būs, tad pieteicos, sāku visu mācīties, un tā jau tā arī tas viss aizgāja. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?